19. gadsimtā Kuknesē tika izveidot dziedāšanas nams, kurā dziesma nav apsīkusi arī mūsdienās. Šoreiz jāstarās Kuknesietes ciemos sagaida ziņģu meistarus. Mēs domājam ar šo dienu iesākt labu tradīciju un aicināt ar laiku arī visus koknesiešus, kas te šodien vēl nav un vēl varbūt domā tikai, aicināt arī viņus sasparoties uz vēl lielāku dziedāšanu. Uz Kokneses ziņas pirmo dzimšanas dienu bija sabraukuši gan tuvāk, gan tālāk viesi. No dziesmu pūra ārā tika celtas katra kolektīva mīļākās dziesmas, kas saplūda lielā straumē, kurā drīz vien viļņojās visa zāle. Ziņģu vakari ir dzimuši Barkavā un pamazām pārceļojuši uz Viļāniem. Un tā kā 10. jubileja tikko februārī bija Viļānos. Gribam saglabāt vecās dziesmas, īpaši latgaļu vecās dziesmas, jo, ziniet, vecie aiziet nebūtībā, un kas viņas gal galā saglabās. Dziesmas par jaunību un mīlestību ir tās tīkamākās arī citos novados. Rīdzinieki ar lielu aizrautību atcerējās studentu gadus, Secietis joprojām meklēja īsto līgavaini, bet Mārciem dāmas nevien izdziedāja, bet pat izspēlēja īstu nerāt no Dainu skeču. Dzimšanas dienā līdzi bija jāņem nevien labas garastāvoklis un dziedāt prieks, bet arī vecās dziesmu grāmatas un kulinārijas mantojums. Neiztika arī bez stāstniekiem. Omulīgajā gaisotnē vienprātīgi tika nolemts, ka turpmāk ik gadu aprīļa vidū ziņģētāji tiksies Koknesē. Par visu jautrāk mallē Koknesē, tā lai tā būna rūs, lai noder loga rūs. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.